Nedēļas nogalē Pilsoniskās savienības kongresa laikā no partijas vadības atkāpusies Saeimas deputāte Sandra Kalniete. Viņas vietā ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts Ģirds Valdis Kristovskis. Par Kristovski nobalsoja 279, bet pret bija 12 delegāti. Kalniete, kura kandidēs Eiropas parlamenta vēlēšanās, atkāpšanos no amata pamatoja ar to, ka jau sākotnēji tieši Kristovski uzskatījusi par partijas līderi, taču partijas vadību no Briseles īstenot nebija iespējams. Kristovskis no Eiropas parlamenta iecerējis pārcelties uz Rīgas domu, jo ir arī Pilsoniskās savienības kandidāts Rīgas mēra amatam. Šis ir tikai pārmaiņu laiks, jeb tāds sākuma posms tālākā mūsu partijas attīstībā. Mums ir apņēmība iegūt lielāku politisku varu, lai tiešām straujāk mainītu valsti, lai to attīstības periodu, kas ir bijis līdz šim, varētu teikt, simboliski noslēgtu, lai tās vērtības, kas ir ļoti būtisks mūsu sabiedrībai, mūsu valsts un tautsaimniecības attīstībai, straujāk tikt ieviestas dzīvē, lai būtu laba pārvaldība un mēs dzīvotu cilvēkcienīgu dzīvi un sabiedrību, kurā viens otru ciena, lai Rīga būtu pilsēta, kur ir radoša un plaukstoša. Tie ir mūsu mērķi, tie ir mūsu uzdevumi. Mēs gribam labu dialogu valsts un cilvēku starpā un būt šajā procesā aktīvi iekšā, būt iesaistītiem. Pilsoniskās savienības priekšsēdētājs asi kritizē iepriekšējo valdošo koalīciju, jo tā nav veicinājusi ne mērķtiecīgu tautsaimniecības attīstību, ne tās ilgtspējīgu struktūru. Izaugsme panākta vien ar citu valstu ievesto preču tirzniecību un iekšējo patēriņu. Pilsoniskās savienības kongresa dalībnieki arī pauda uzskatu, ka izmaksas šobrīd valstī ir nepieciešams samazināt apdomīgi, rodot arī iespēju sniegt atbalstu izaugsmē. Jāpiebilst, ka kongresā izskanēja aicinājums nelietot vārdu krīze. To aicināja nomainīt ar vārdu dižķibele, jo tas esot krietni atbilstošāks vārds Latvijas